Ko sakas mūsu piedzīvojums? Lietus līst, bet mēs ejam pētīt maršrutus. Mēs aizgājām izpētīt vienkārši izpētīt maršrutus un tā nejauši aizgājām, nejauši pavisam šitien. Zini, kāds Spānijā bija ielajā tādā, tu nebija apkārt, nevar redzēt. Tagad... Un ko, tagad jau jāiet augšā kopā ar visu ekipējumu. Mums pavisam nav smagi, pavisam ne. Viss perfekti. Un, jā, ļoti patīk. Pirmā kāpšanas dienas ir pabeigta. Mēs jau ejam atpakaļ. Izbaudām skaistus skatus. Jā. Izgāja pēc putiem pa kalniem, flip-flop pludmali. Nē. Vēl nē. Labi. Un tagad. Tā atsaita tur augšā ir? Nav atsaita. Nē, vienkārši atsaita nav, bet viņa. Viņš tev uz galvas. Labi, iet. Tev zemāk nevienu nebija? Atuz. Okay. Jā, nebūs slikti, ka būtu augums. Bišķiņ garāk. Так и выглядит. Давай, Ром, давай. Давай. Красава. Давай. Tur! Jā, tas minusiņš. Labi, Oskar. Aiziet. Aiziet, Oskar. Давай.
Labs! Labs, Oskar! Labs. Pietur. Labi. Okei. Nu bļāvi, es tevi neredzu. Pagaidi! Stop! Okei. Woo! Tas prieglāk, jā? Vēl! Pievēl! Pāri virvei labāk likt. Nu. Nē. Ko es te kaut ko savādāk darīju? Pēc, ka mēs ejam rokām augstā. Rokām, jā, kreiso, labo roku augstā. Aka nav. Jā, kājai, labs. Labs, Mīk. Uj. Arī var tā, tev jāuzauk un kāja jānoliek. Labi, tu varētu iekabināt. Būtu labi, bet neizsniegt. Tu papēt vai pēdu uzlikt. Iegriezt. Labo kaut kādā veidā. Tev vajadzētu varēt aizsniegt, ja tu vari atlaist labo. Aizsniegt, jā, bet atlaist nevar. Labi, tagad uz leju. Lēnām. Nolaist tas spēks. Давай, Ром. Давай. Labs. Молодец, Ром. Līgsta, ne? Pagaidām neatrādi. Давай. Tas tā bija līga. Аля. Давай. Аля. Давай. Молодец. Давай. Tur! Tu var reiz uz pocket aiziet. Tur nekas, bet kaut kas būs gulies un būs tālāk labs. Давай. Jo! Šodien mums atpūtas diena. Esam Vroclavā. Skāpam augšā.
Ko beidzās mūsu atpūtas diena Vroclava. Skaists nobeigums pie fontāniem. Hello, here we are. We're gonna go climbing today. It's our, I don't know, 5th day, I think. Yes, we are yes. now getting ready for the walk up to the Gori. Guri, Sorry. And we are waiting for a red Škoda. O, jā. So, Red Škoda. Okay. Viz Roman. Yes. Viņš kavē. Mm-hmm. Mums bija atpūtas diena. Yes. Yes. Esam atpūtušies. Un šodien mums jābūt gataviem uzkāpt mūsu mērķus. Jā, mūsu projektiņš vēl jādos. Paskars, ko tu kāpsi šodien. 7 jā. Jā, Mēģināšu. Mēģināšu. Uzkāpt. Un es mēģināšu 6B. 6B. Un Mik. Man vispār jāatrod kāds 6C vai 6B, kurus kāpt. Jā. Atradīsim. Un izkāpsim. Mūsu Škoda. Iespēja pastāv, kad ir krasni. Škoda. Ir krasni. Nav paskatā. Krasni Škoda. It is. Yes. Ierodās mūsu. Ēdiens. Давай, Олег. Давай. Есть. Давай. Jā! Да, давай. Dodu! Ņem! Labs! Ха-ха, Рома, давай. Pievilk! Есть. Vai ne? Я сняла. Часть. Jā. Braucam lejā! Jā! Šodien sanāca gara kāpšanas diena. Dienas nobeigumā izlēmjām izkāpt vienu 6A plus maršrutu. Un tā nejauši aizgājām bišķiņ uz 7A topu. Un jā, mums īsti nepatika. Īpaši Romānam. Jā. Tāpēc, ka tā posmā ir kaut kāds pie 7C. Kopā trasa dēļ tā posma ir 7A. Kad tu nemāk kāpt 7C, tad vajag neiet uz turieni. Nu, kaut kā tā, jā. Bet tā kopumā diena bija laba. Es izkāpu 6B. Un Romāns, kur viņš izkāpa 7. Un rītā cerams, ka diena būs arī bagāta ar citiem sasniegumiem. Šodien es neatceros kāda kāpšanas diena, bet mēs tūlīt kāpsim. Mēs aizņēmam maršrutos. Mums ir 6B tur tā, 7A kāps Oskars un Romāns varbūt. Un mēģināsim 6C šodien. Un pajautāsim, kā iet mūsu biedriem. Romāns. Viss kārtībā. Gatavojamies uz 6C pavingrot rītā Rosmai. Tieši noderēs. Tā, ejam tālāk. Miks. Iet labi. Cerams šodien šito 6C apskatīt vismaz
Jā, vismaz. Ļoti labi. Un tālākais biedrs, kurš aizgāja kaut kur, varbūt cer, ka es viņu nenoķeršu. Es viņu noķeršu. Ej šeit. Oskars! Kā tev iet? Super šodien. Jā, izpuļi augšā. Šis 7 jāpiebeidz. Cārties mēģinājums. Cārties, kad aizies. Aizies. Hokejs. Hokej, tieši tā. Jā. Nu, kaut kā tā mums šodien sokas. Šodien ir karsts, kā jūs pamanījat. Un, jā, cerams, ka diena būs laba. Можно одеваться. Gatavojamies kapieniem. Iesildīšanās. Gatavojam ekipējumu. Un kāpsim šitos skaistus maršus. Nu ko, šodien mums bija interesanta diena, jo it kā no sākuma likās, viss kārtībā būs, bet izrādās, ka esam ļoti noguruši visi. Kliņas mūsu pieveic. Jā, es šodien raudāju kādu brīdi. Es arī gandrīz paraudāju. Bet ir arī sasniegumi, ir arī pozitīvais, vai ne, Mika? Jā. Mikls šodien uzkāpa 6B oficiāli. Un, jā. Oficiālajā variantā. Es ceru, ka es atpūtīšos, saņemšos un izdarīšu to pašu. Sadzīs pirksts, jo man liekas, tas pirmā, kas ir nodzīvots pirksts tik tālu, ka tas tur 8. Jā, šodien pirmais ievainotais pirksts. Un, jā, man ir vēl, kā man pateica mūsu biedri, man ir vēl 4. Un kopumā man ir vēl 9 pirksti uz rokam. Tā kā viss ir pozitīvi. Un, jā. Un viss būs kārtībā. Tā, nu ko, turpinājums. Vēl viens mūsu biedrs. Ar ziliem pirkstiem. Jā, kā es teicu, visi ir noguruši, visiem pirksti āda jau viss beigta. Man āda ir ok, principā, bet vienkārši pirkstnē tur spēks vairāk nav. Jā. Nu, tas ir pieredze, ka mums pareizi jāsaplāno nākamreiz atpūtu un kāpšanas tas viss process. Tas ir galvenais. No, jā. Nevar kāpt visu laiku. Jā, tad mūsu atziņa nākamajiem braucieniem, ka būtu labi maksimāli 2 dienas kāpt, pēc tam 1 dienu atpūties. Vismaz 1 dienu atpūties. Jā, jo tā, ka mēs kāpam 3 dienas pēc kārtas, tas droši vien bija pārāk spēcīgi. Būtu labi vairāk atpūsties, lai pēc tam var vairāk izkāpt. Nu, bet, jā, mācīsimies no mūsu kļūdām. Oskars, kaut ko vēl? Nē. Ko sākas mūsu otrā atpūtas diena. Mēs ejam kaut kur. To mēs redzēsim pēc tam. Galvmērķis ir Šņigūrečka, Sniečka. Tas ir Čehijas augstākais kalns. Virsotne. Tu tas 600, ne? Tas nekas, tas ir kalns. Tieši tā, Un, jā, tagad aiziesim uz kaut kādiem ūdenskritumiem. Un redzēs, kas mūs gaida. Mēs iegājām Nacionālajā parkā. Jep. Sākas mūsu ceļš augšā. Jūs redzat, palika karsts. Šodien ir ļoti silta diena. Bet cerams, tās mums netraucēs. Mierīga tempiņa, aiziesim. Un, jā, tad jau tiekas pēc tam. Mēs vēl ejam. Re, kur puiši stāv. Oskars. Un, jā, re, kur mēs iesim tur. Un šeit mēs jau redzam kalnus. Bet mūsējais būs kaut kur tā vieta aiz kokiem. Bet, nu, skāti ir forši. Mēs piegājām pie mūsu pirmās atpūtas vietas, re, kur mēs sēžam.
Un, jā, iesvīdu. Un re, kur mums atvēras hoši skati. Nezinu, kā var redzēt kamerā. Jā. Un re, kur arī var redzēt mūsu mērķi. Mūsu kalnu. Tā mums būs jāiet bišķiņa zigzāga. Un tā jau vietā. Skats ir. Mas ir jaunā. Man liekas, jā. Nu ko? Mēs esam uzkāpuši Čehijas augstākajā kalnā. Sniežkā 1603 metri. Ļoti skaisti skati visām pusēm. Jā, kaut kā tā. Super, esam pāduši. Jā, Esam nedaudz atpūtušies. jā, uzņēmam enerģiju, kā Kaut ko pieņemam. sabildējām, centāmies. Jā. Prātojam, ko darīt tālāk. Jā, kaut kā tā. Jā. Kaut kā tā. Jā. Perfekti. Varbūt tas ir jābūt. Tā, sveiciens vēlreiz. Re, kur mēs ejam lejā. Un var apskatīt mūsu stāciņu, re, kur šeit. Un re, kur iet. Normāls tāds gabaliņš. Un kaut kur tur tajā vietiņā varbūt ir mūsu mašīna. Gabaliņš ir paiets diezgan normāls. Un skati ir atalgojuši un jā, vienkārši skaisti, laimīgi. Puišiem gan, es domāju, arī noteikti patīk. Jej. Jā, ejam lejā. Re, kur mēs esam nonākuši. Pie ūdenskrītiņa. Skaists dienas nobeigums. Šodien pēc mūsu atpūtas dienas, kurā mēs uzgājām 30 000 soļus. Mēs ieguļām vēl vairāk. Jā, šodien mēs mēģināsim pēc tās dienas kāpt. Re, kur Miks. Mēs it kā esam dzīvi, daži arī mēģina iesildīties, bet, nezinu, es jūtos, ka man šodien grūti kustēties. Ir arī karsts, un, jā, bet mums ir dzīvais biedrs, Romans, kurš vakar reāli atpūtas, viņš nevis gāja kalnā, un visas cerības uz Romānu šodien. Iecelšanā ir tāda. Re, kur notiek darbs pie 6C plus. Nē, vienkārši 6C maršruta. Oskars mēģina izcinīt. Jap! Jap, tas slopers, jap. Krītotā vieta, vai ne? Tas slopers ir tā, kas slopers. Krītotajā ķēri. Jā. Blīd! Bet, nav viņš tās tā kā baigais. Protams, viņš asi. Jā. Labi, Jej, es maucu lejā pievelk. davai. Oskars izcinīja Okay? šo maršrutu. Jā, šitas ir uz stāni. Jā, es tev saku. Pagaid mazliet. Ko? Ejam pasveicināt Oskaru ar izcinītu 6C. O, jā. Oskar. Būs labs. Malacis. Paldies. Kā Ko tev? pacēsties. Roka jūtās salīdzinoši labi. Jā. Viņš ir tehniskāks, nevis spēcīgāks. Jā. Un beigās ir tas dinamiskums mazliet. Bet interesanti dinamiskums. Noķer un turies. Un Romāna mazais, tas es saprotu, ka es viņu paņem full krimpā. Paņem, ieliec un kož. Un
kaut kādā paņem sloperīt, tur jāmeklē kājas un vajag to, bet tur viens tās slidīgā kantīte, labai kājai, kas liekas, ka nebūs, bet ir čotka, perfekta kustībai. Jā, Tā kā super maršruti. super. Interesants, jā. Jū! Labi. Nu, tāds viņš ir, jā. Tagad ejam pie Romāna. Romāns uzkāpa arī 6C. 6C, 6C plus. Jā, Atkal. Atkal, bet tagad, ja es savāc viņu no apakšu līdz augšai vienā piegājienā, jā, normāli, mierīgi. Elp, tehniski, viss. Jā. Atkal jaun kustības, un tad viss sanāca. Baigi forši, tehniski. Nav neprasa tik daudz spektu, cik tehnika. Forši. Romāns šodien pēdējo dienu kāp ar mums. Pēc tam brauc noslēdzošo, jā. Pēdējo. Tas nav vietas no suicīdā. Pēc tam Romāns ies free solo. Šito pašu maršrutu free solo. Kāda viss kārtībā. Romāns noslēdzošu dienu šodien ar mums. Un, jā, Romāns pie mums šoreiz izkāpa šito 6C plus, kā jūs redzat. Šiten blakus ir izkāptais Romāna 7A hokejs. Un vēl bišķiņ pa kreisi ir izkāptais Romānam arī 6C plus caur svītru 7A. Tā kā Romānam šis izbrauciens bagāts ar sasniegumiem. Un, jā, apsveicam. Kāja liec uz plauktu. Re, kur kāp Miks. Augšā jau gaida Oskars. Oskars vienkārši piekabināts pie Ankur. Gaida, kamēr pārējie uzkāps pie viņa. Okay. Tūlīt uzkāps Miks. Pēc tam kāps Romāns. Un tad es būšu pēdējā, kas kāps. Es izkabināšu visas atsaites. Sanāk, kas vienīga, kas kāps ar top rope, izkabinot atsaites. Un jā, tad augšā visi tiekamies. Un sveiciens Liepājas kafējiem. Hell yeah! Re, kur mēs esam augšā. Tūlīt Romāns. Mēs esam uzkāpuši. 40 kaut kādus metrus. Jā, 40 metri. Visi četrotāji esam augšā. Re, kur mums ir klintis blakus. Mēs sēžam arī uz klintis. Un nezinu, kā šo telefonu pagriezt. Bet jā. Saka, to varēs svajiem pagriezt. Re, kur kādi skāti mums ir. Tu tā ir Whatsappā? Nē. Te ir klints. Tur, re, kur tur mēs uzkāpam. Jā, skati ir kolosāli, brīnišķīgi. Un ja tur mēs uzkāpām, tad tur mēs nokritām. Nē, mēs nekritīsim. Te ir, re, kur Tur saulīt. tornis ir. Jā, tur ir tornis. Kur viņš ir? Kaut kur tur viņš. Tur. Laikam video redzēs. Ok. Nu, kaut kādi šādi skati. Kāpēc bija markanīgi? Jā. Jā, tas bija labs. 6, jā? Jā. Tas kārtīgs sešs. Tā neizbaudīja to labāko vietu. Šodien mūsu kārtē atpūtas diena. Šodien no rīta izrādās, ka bija lietus, un mēs arī esam noguruši. Tāpēc šodien izlēmjam paņemt mierīgu atpūtas dienu. Un mums, protams, nepietika ar to atpūtas dienu, kad mēs gājām kalnā 30 000 soļus. Tāpēc šodien mēs atkal ejam kaut kur augstumā uz kaut kādu pili. Un, jā, redzēs, kā mums. Re, kur mēs esam uzkāpuši. Jau esam iekšā pili. No šeienes ir ļoti skaisti skati. Un, jā, kaut kad.
zipstundzi. Tas interesanti. Zaļā tiešām dzīvo. Sākas izdzīvošana meža. Mēs esam nonākuši pie klintim un atcerējamies, kā aizmirst karotes pie jogurtiem. Vai kaut kā samaisīt dzervenes ar jogurtu. Un re, kur puiši meklē, ar ko samaisīt jogurtu. Jā. Kaut kā tā. Man visvairāk stundas. Tas ir 200 online tēlās. Mēs ļoti ilgu ceļu padarījām, kādu stundu, lai nonāktu līdz šai klintī. Jūs varat redzēt, ka viņai ir interesanta forma. Tāds klinšu tilts viņam ir nosaukums. Mēs ar pusstundu jau gājām. Un Mēs 2 stundas gājām. 2 stundas? Ok, 2 stundas mēs gājām līdz šai vietai. Un mēs pat nekapsim šeit. Sveiki! Šodien mums ir diena, kad mēs mēģināsim varbūt ielikt kaut kādu strādu. Ielikt viņus strādu štučkas ielikt. Un Oskars pirmo reizi dzīvē izmantos ķiveri. Otro reizi. Labi, otro reizi. Otro reizi. Oskaram viss ekipējums no Somas ir paņemts līdzi. Jūs jautāsiet, kāpēc? Lai izskatās profesionāli, protams. Skatieties, cik profesionāli izskatās. Ko pašaut? Tas šitā nav. Nu, man šitā ir. Tā paliek. Mm. Tā viņi ir. Un bija Šodien mums ir ļoti enerģija paskatoties uz puišiem. Jums ir enerģiska diena? Jūs esat pilni ar enerģiju, ambīcijām un pozitīvu, vai ne? Jo. Yes. Pozitīvi mēs esam vienmēr. Kaut kā tā. Tagad mēs gribējām uzkāpt 6A plus maršrutu, bet bišķiņi izrādās, ka aizgājām uz nepareizām atsētam, kas iet uz 6C plus kustībām. Un tad kopumā, man liekas, mēs esam izdomājuši kaut kādu 6B maršrutu, varbūt tas, ja salikt kopu 6A un 6C. Nezinu, tūlīt Miks mēģinās. Paskatīsimies, kā viņam ies. Mika sāk kāpt. Oskars viņu drošina. Droši es cenšos. Es tur tev. Centies. Oh my God. Tagad Miks ir ļoti laba vieta, ļoti stabilas kājas, kā jūs redzat. Tā neteikt, bet okei. Labs burins. Nē, Mikam viss kārtībā, Miks perfekti turas. Jā. Man nedomā, ka īsti. Neplānoju. Ļoti perfektas rokas, tur ir ļoti smuks aizķers. Var izmantot arī blākus sienu, jā, tieši tā, smuki. Un tūlīt jau būs 3. atsaite un paliek tikai 8. Jā, skaisti. Stabili. Pozīcija. Pozīcija. Ahujenne. Nelamājiet, viņi monetizē. Re, kur Miks ir ticis līdz 6C plus kustībām sākuma. Jā. Tagad viņa pozīcija jau nav tik stabila kā iepriekš uz 6A plus maršrutu. Bet galvenais nepadoties, kā to dara daži citi cilvēki. Tā
Miks ir ļoti mērstiecīgs. Arī viņš ir ļoti garš. Un viņam nevajag stiepties kā dažiem citiem cilvēkiem. Viņš jau stiepjās. Jā, precīzāk, pat viņam vajag stiepties. Bet dažiem citiem cilvēkiem vispār nevar sanākt tur aizstiepties. Nācās tur kāpt augšā, lai es iekabētu atsāju. Šodien mums kartē atpūtas diena. Un mēs esam pie kaut kādas ūdens. Kas, ko? Dambja, jā. Kā vienmēr, skaisti skati. Viss pa skaisto, viss pa smuko. Ko šodien mēs apsteigājam? Jeleņa gorā. Te, kur Oskars arī ir. Un pilsētiņa ir neliela, bet diezgan skaista. Jā. Bet kaut kādas 40 minūtes, principā izgājām visu vecu pilsētu. Un, jā, bet diena tāpat ir laba. Pazeram burbuļtēju, tas mūsu tradīcijas karstajā laikā. Un, jā. Kaut kā. Mums bija doma uzcept gaļu. Tevi dzirdēt nevarēs. Un cerams, ka šis lietus mums netraucēs, vai ne? Tā nevajadzētu būt problēma. Šodien mums ir grilēšanas diena. Barbecue. Pirms pusstundas, man liekas, bija ļoti liels lietus. Liels lietus. Vētra. Bet tagad mums ir plus-mínus saulīte un rekru cepas, mūsu gaļa, kartupelīši. Šodien mēs kārtīgi paēdīsim, lai sagatavotos rītdienas pēdējās kāpšanas dienai. Pēdējai šajā braucienā, protams. Ja. Re, kur Oskars ceļā līdz maršrutam. Maršruts sākas šajā vietā, un līdz tām jāpaiet pa akmeņiem. Laba piebilde būs, ka akmeņi tagad ir slāpji pēc lietus. Bet Oskar kāp ar saviem smukajiem un drošiem krokšiem. Ar visu ekipējumu kāp augšā. Tas ir īsts kāpējs, tas ir īstā attieksme. Skaistais strāta ekipējums, ko tikko izmantoja šis cilvēks. Nezinu, ko šis cilvēks dara tagad. Jā, viņš izņēma pēdējo, kas palika iekšā. Un tagad stāsti par savām sajūtām, kā ir kā radinieku. Super, interesanti. Interesanti. Ja nezinu, ko dara, tad sajūtas kā free solo. Vēlreiz kāpsit radu? Jū. Kaut ko grūtāku? 7 ātrāts? Pēc gadiņiem. Jā, nu kaut kā tā. Bet ekipējums ir skaists. Re, kur šis ir heksi, šis ir nati, riekstiņi un offseti. Bet šos mūsu kāpējs vēl nav izmantojis. Pagaidām tika izmantoti tikai nati un heksi. Bet, jā. Nākotnē būs viss. Sāksies mūsu otrais strāta kāpiens, Mīks kalps. Un reku viņam
ļoti droša sistēma. Viņam gan toprūps ir iekabināts, gan līd virvē, un paskatāmies uz drošinātāju, kā viņam šeit viss notiek. Parādi. Jā, 2 virves kopā. Cerība ir tāda, ka šitā būs vaļīga un ja viņš kritīs, ja viņam strats nenoturēs, viņš noturēs uz topraubu. Jā, cerība. Topraubu jau vajadzētu noturēt. Nu, ceram uz visu labāko. Lieta par trādu, tas, ka tev jānēs līdzi kādu plus kilogramu, varbūt plus 2 pat kilogramus ar ekipējumu. Jo mēs īsti nezinām, kas tieši derēs tajās plaisiņās, ko ielikt. Tāpēc vienkārši nes kopā visu. Un arī atsaities pēc iespējas vairāk, jo tu nezini, cik daudz tev gribēsies ielikt iekšā. Tas ļoti profesionāli. Mēs esam profesionāli. Mīk turpina kāpt trādu. Re, kur jau 2 viņš ielika. Un tagad mēģina ielikt vēl kaut ko. Pagaidām nevar atrast, ko tieši. Bet laiks mums ir, tas nekas. Un jā. Cenšamies. Re, kur vienam mūsu kāpējam tik ļoti patika trade climbings, ka viņš tagad kāp arī grūtāko maršrutu trade. Protams, sākumā iekabināja parasto atsaiti, pēc tam Nu ko, noslēdzošā diena, kāpšanas diena iet uz beigām. Mēs ar Oskaru jau izkāpam mūsu noslēdzošu kāpienu, bet Miks ir noslēdzošākais no mums. Viņš kāp noslēdzošāko šīs noslēdzošas dienas kāpienu. Ļoti skaisti, tehniski, smuki, uzkāps 6A maršrutu. Redz, cik skaists viņš ir. Un Ne viss ir garumā. skauts arī ir ļoti labs. Jūs varbūt to neredzat, bet viņš ir labs. Atvadīties no klintim ir ļoti grūti. Mēs visi ilgosimies pēc viņam, pēc mūsu labajām, mīļajām klintīm, pēc mūsu iemīļotajiem maršrutiņiem. Jā, protams, mums tās pietrūks, bet gan jau kaut kā izdzīvosim, turpināsim kāpt mūsu mīļākajā zālē, Liepājā. Un gaidīsim nākamo ceļojumu. Noslēdzoši skati uz dabu. Re, kur mēs uzgājām augšā, lai izbaudītu to vēl vienu reizi. Jau izkāpjam visu, ko šodien gribējām izkāpt. Blākus mums ir
tā klīns, kur mēs kāpjam, tā klīns, kur mēs kāpjam, un šīs skats. Nopietni. Dodamies projām. Agri no rīta. Gandrīz jau 7. 12 stundu brauciens mums sagaida. Iespējams. Tas arī ir bēdīgi. It īpaši Oskaram, kuram nav otra vadītāja šai mašīnai. Jā. Bija šīs 2 nedēļas. Kāpām, atpūtāmies. Neatpūšoties. Un kāpām. Atpūšāmies, izgājot 30,000 soļus. Tā ir labākā atpūta. Jā. Bija interesanti. Jā, Bija forši. bija super. Brauksim atkal. Brauksim.